Predstavlja vam Zvezda BG TV. Apķer viņš Bērziņš un tiek pelnīt arī par to sodīts. Bērtāns nomaina Blūmu. Un Kasparam Bērziņam 2 sodu metieni. Serbienu jau pārsniegt piezīme norma, tā kā var to izmantot savā labā. Nav sekmīgs pirmais sodu metiens Bērziņam, kuram joprojām 8 gūti punkti. 4 no tiem viņš guva pašā spēles sākumā. Tie bija arī 4 pirmie Latvijas izlases punkti. Domīgs skats no Latvijas līdzjutēju puses pagaidām. Protams, pieviļ sodu metienu precizitāti. Un tāpat arī turpinās, bet pašam izdodas izcīnīt atlikt šo bumbu Bērziņam, iegūt arī kontroli pār to. Ar metienu nesteidzās Janičēnoks, gana daudz vēl jāspēlē. Bērtāns. Meijeris, arī viņš neizšķirās par metienu, atkal bumba nonākus pie Daira Bērtāna. Meijeris tagad uzbruk un precīzi tālmetiens Marekam Meijerim. Labā brīdī, šis jāsaka ir pirmais trāpītais tālmetiens Meijerim izlasē oficiālos mačos. Un tagad, kad vajag atspēlēties, ļoti piemērots brīdis un tūlīt būs vēl šķiet. Ir 2 punkti ātrā pretuzbrukumā, 72-68. Tagad iespēlē Krstičam. Un tiek viņš garām Bērziņam, pēc tam ir pārkāpums. 4. piezīme. Kā pirmais Kaspars Bērziņš Latvijas izlasē ar 4 personiskiem pārkāpumiem. Asa piezīme šajā situācijā, lai būtu pilnībā droši, ka 2 punktus no spēles Krstičs negūs. Protams, uzreiz serbu reakciju pieprasot nesportisku piezīmi, arī pats Krstičs to vēlas, bet šoreiz gan tādu nesakot. Nu, ir 4 komandas piezīmes arī Latvijas izlasē. Krstičs daudz met sodmetienus, 8 no 11 realizējis, kopā 24 punkti viņam šobrīd. Protams, visvieglāk un visvairāk tas viņam izdevās pašā spēles sākumā pirmajās minūtēs, pirmajās 4-5 minūtēs. Tagad arī divreiz pēc kārtas veiksmīgi soda metienu un jau 25 gūti punkti viņam. Un sāksies tūdaļ pēdējās 2 minūtes spēles pamatlaikā. Dairis Bērtāns. Bērziņš veido aizsaka, Bērtāns piespēlē strelniekam labā vietā. Soda laukumā ir Bērziņš, bet neizdodas viņam bumbu iespēlēt, stiepjoties jau kritienā, Krstičs to viņam izsit. Un tagad jau Stefans Markovičs uzbrukumā. Jā, nu pašaizliedzīgi nospēlēja Krstičs aizsardzībā, kas nemaz tik bieži tā nenotiek viņa izpildījumā. Šoreiz atkal prasa bumbu otrā laukuma pusē. Tagad Bielicā iekrīt metiens, kur īsti netik garām pa vietu. Var mēģināt vēl gūt kādu grozu. Bērtāns nav noskaņots uzbrukumā, pēdējās sekundes spēle ir beigusies, līdz ar to rezultātā 80-71. Serbija cīna uzvaru un kļūst par pirmo komandu B grupā, kuram ir 3 panākumi. Latvijas komandai 2 uzvaras, 2 zaudējumi pēc šīs dienas cīņas. Rīt spēle ar Maķedoniju, būtībā spēle par iekļūšanu labāko trīniekā. Visticamāk, ka tas, ka Bosnija pārspēja šodien Maķedoniju, nāks par labu mūsu komandai, dos vairāk iespēju, lai gan droši pat labāk to vēl zināt nevar. Ir jāsagaida Lietuvas un Melnkalnes spēles iznākums. Rīt uz spēles laiku jau zināsim droši, kādi ir apstākļi, kāda ir situācija tabulā, kas der, kas nē un kāds ir ceļš uz labāko 12. Šodien spēle sākās neveiksmīgi, 17 punktu deficīts, pēc tam Latvija uzsākas veiksmīgi pakaļdzīšanos, kas tomēr nenoveda līdz izvirzīšanās vadībā un beigās tomēr zaudējums ar 9 punktu starpību. Labs sniegums lielākā daļā spēles. Tiešām šoreiz varbūt tas sākums bija tas, kura dēļ iznākums ir tāds, kāds tas ir. 80-71 uzvar Serbija, rīt izšķirošā cīņa. Uz redzēšanos! Visu labu!